Sveicināti! Šodien mēģināšu pastāstīt par to, kādas man bija izmaksas saistībā ar mājas apkuri ar siltumsūkni. Jāpiemina, ka mājas platība, kuru es apkurināju, ir 160 kvadrātmetri. Māja ir celta kaut kādā 1957. gadā, viņa ir nosiltināta, bet energoefektivitāte ir ļoti zema, un tāpēc izmaksas, lai viņu apkurinātu, ir ļoti augstas. Bet jebkurā gadījumā es ceru, ka jūs priekšstatu par to, kā darbojas siltumsūknis un cik viņš ir efektīvs, pēc šī video vismaz daļēji varēsiet jau spriest. Jāsaprot arī, ka izmaksas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, piemēram, no ārā gaisa temperatūras. Šogad, tas ir 2024.–2025. gada ziema, bija nosacīti silti, tāpēc izmaksas nebija tik lielas. Bet, lai būtu saprotams, kādas tad viņas vispār bija, tāpēc ir jāsalīdzina. Jūs salīdzināsiet ar savām izmaksām, es pamēģināšu salīdzināt ar iepriekšējā gada izmaksām. Fonā jūs redzat informāciju no siltumsūkņa iestatījumiem, kur pats siltumsūknis uzskaita gan, cik viņš ir patērējis elektroenerģiju siltuma saražošanai, gan arī uzskaita, cik daudz siltuma viņš ir saražojis kilovatstundās. Lai jums nebūtu jāsako šitam visam līdzi, es tos visus ciparus esmu ielicis tabuliņā. Neskatoties uz to, ka siltumsūknis ieslēdzu ātrāk, jo man gribās, lai mājā būtu ātrāk silts, un izslēdzu vēlāk, jo man vajag, lai siltums mājā būtu ilgāk, nevis tikai tad, kad mēs uzskatām, kad ir ziema sākusies vai beigusies. Bet šajā video es galvenokārt analizēšu tikai ziemas periodu, to es uzskatīšu 6 mēnešus. Tātad oktobrs, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts. Tātad analīzē tiks pakļauti šie 6 mēneši, kurus es it kā uzskatīšu, ka šie ir tie īstie ziemas mēneši. Pirms runāt un stāstīt tālāk, gribu jums parādīt, kā veidojas elektroenerģijas cena. Jo šī būs tā elektroenerģija, ar kuru tad es apkurinu māju, apsildu un kur tiek izmantota siltumsūknī. Tātad pats pirmais, ko jūs šeit redzat, tātad rēķins man ir par februāri 2025. gadu, un pastīsimies, kā viņa mums veidojās. Tātad redzam, pirmais lauks 0,123, tas ir elektroenerģijas cena bez PVN, pievienotās vērtības nodokļa. Mums, protams, interesē pievienotās vērtības nodokļas. Tāds parādīšu pie reizes, kādā veidā es viņu aprēķinu. Tātad 0,123 eiro, pieskaitām 21%. Tas nozīmē elektroenerģijas cenu, rupi runājot, ir 15 centi. Zemāk jūs redzat par piegādi. Cik man ir jāmaksā maks par elektroenerģijas piegādi, redz kur, ja? Tātad šeit jūs maks par elektroenerģijas piegādi. Un šeit jūs redz, kur mums ir cipars. Un tad pamēģināsim viņu sarēķināt. Tātad redzam, tātad 0,03962 plus 21%. Tas ir 0,05 centi plus 0,15 centi par pašu elektroenerģiju kopā rupi nopaļojot, man sanāk 20 centi par 1 kilovatstundu. Informāciju par gaisa temperatūru es iegūstu no oficiālā statistikas portāla datu bāzes. Protams, realitātē tā temperatūra ir nedaudz zemāka, bet vidējo temperatūru, lai vismaz orientētos, es iegūstu no šī portāla. Tātad mēs redzam, kā viņš darbojās, tātad izvēlos vidējo gaisa temperatūru, ka man ir vajadzīgs, ja? Tad izvēlos mēnesi, izvēlos, kurā vietā šī gadījumā Rīgā, faktiskais, turpināt, un mēs redzam, ka 2025. gada aprīlī vidējā gaisa temperatūra Rīgā bija 8,3 grādi. Visus iegūtos datus es esmu ievietojis šādā vienā tabuliņā. Varbūt diezgan neinteresanti no malas būs. Šeit jūs redzat gaisa temperatūru šajā kolonnā. Šī kolonna ir iztērētās kilovatas mājas apsildē. Šeit ir viss kopējais, tātad mājas apsildēji plus ūdens uzsildīšana boilerī. Boileris aizņem aptuveni no 120 līdz 150 kWh, tā ka teoretiski te varētu atņemt
mīnusā, bet siltumsūknis ir patērējis. Šeit jūs redzat, kur 20 centi par 1 kWh, un cik tad izmaksātu šīs daudzums kilovatstundas iztērētais apsildē mājas un boilerim naudas izteiksmē ar PVN. Tāda, lai jūs saprastu, cik daudz, vai tas ir dārgi vai nav dārgi, es ņēmu vienkārši 160 kvadrātus, kurus es apsildu, sadalu uz šo summu, tātad precīzāk šo summu sadalu 160 kvadrātiem. Un es sanāku finālā, ka mājas apsildē 1 kvadrātmetrs izmaksā 75 centus, tas bija 2023. Gada oktobrī. Mēs varam pastīties arī pārējo, un vidējais mums ir 1,28 eiro par 1 kvadrātmetru mājas apsildē. Protams, ka 160 laikam man tur nebūs, būs bišķi mazāk, bet orientējos jūs varēsiet saprast. Tātad šeit jūs varat redzēt gaisa temperatūra vidējais šajos 6 mēnešos 2 grādi, un šogad ziemā 3,7, gandrīz 4 grādi, divreiz siltāka ziema bija, kā es teicu, šī bija silta ziema. Un šeit jūs varat redzēt arī naudas izteiksmē šogad, pie nosacījuma, ka 1 kW maksā 20 centus, man būtu jāsamaksā 960 eiro. Nedaudz mazāk nekā tas bija iepriekšējā ziemā. Tad, ka šī ziema man bija lētāka. Un, kā jūs šeit redzat, arī 1 kvadrātmetrs apsildīšanai bija lētāk kā iepriekšējās ziemās. Ja iepriekš mums bija tabuliņa tikai par ziemas mēnešiem, tad šeit ir pilns izklāsts par to, kā siltumsūknis ir strādājis. Šajā stabiņā jūs redzat, cik siltumsūknis ir saražojis siltumu kilovatstundas. Šajā stabiņā, cik viņš ir iztērējis kilovatstundas elektroenerģijas, lai saražotu šo siltumu. Šie dati ir pašā siltumsūknī. To es atsevišķi neesmu uzskaitījis, viņi vienkārši tur ir. Es esmu nolasījis tikai. Līdz ar to, zinot šos ciparus, ir iespējams izreikināt, kāds ir KOP. Šeit es gribu nedaudz iestarpināt un paskaidrot, kas ir KOP. Un daudz neko nedomājot, paprasīju Gemini, un Gemini mums ir mēģinājis izskaidrot. Bet īsumā tas ir siltumsūkņa efektivitātes koeficients. Tātad saražotais siltums pret patērēto siltumu kilovatstundās. Finālā mums sanāk tā, kad veidojās tas KOP. Ja jūs palasīsiet šeit uzmanīgāk, jūs jau varat arī paprasīt paši, bet ir vēl tāds SKOP. Tad, kad tiek ņemts laika apstākļi vērā. Un SKOP, īsāk runājot, tas ir tas pats, kas rupi runājot vidējais par gadu. Un tas ir daudz precīzāk, ja? To jūs arī man tabulā varēsiet redzēt. Tātad šeit ir iespējams arī tabuliņā redzēt, kāds tad ir KOP. Jā, un pa gadiem 23. gadā, 24. vai 25. gadā. Vidējais KOP pa 12 mēnešiem, jeb kā mēs tagad noskaidrojām, tad tas varētu būt SKOP, ir 3. Un kā jūs saprotat, jo lielāks šis cipars, jo produktīvāk strādā siltumsūknis. Man pāris komentāros cilvēki jautāja, kā tas tā sanāk, ka ziemā un vasarā KOP ir vienāds. Nu, vidēji tas 3. Bet, ja mēs pastamies, kā es iepriekš minēju, šos ciparus, viņi nāk no siltumsūkņa, ja? Tātad te ir vienkārša matemātika un nekas nevarētu būt tā, ka šeit kaut kas ir nepareizi. Nu, gan jau, ka kaut kur kļūda tur ir, bet pēc matemātikas spriežot kļūdai te nevajadzētu būt. Šeit jūs arī šajā stabiņā varat redzēt pa gadiem, cik tad man kādas tad ir izmaksas bijušas. Redzam, tās izmaksas, pa lielam globāli nemainās, bet, mainās atkarībā no vidējās temperatūras, kāda ir bijusi konkrētajā gadā. Bet, kā jūs šeit redzat, arī šeit, iepriekšējais 23. un 24. gadā, tā vidējā temperatūra, viņa nav sevišķi tur tāda baigā atšķirība bijusi. No ziemā jūs jau redzējāt, ka tur bija nedaudz savādāk. Un šajā sakarā gribētu uzdot jautājumu, vai jūs ziemas periodā apkurinot gandrīz 160 kvadrātus,
varat veikt, nu, piemēram, ar tām pašām granulām vai malkām zem tiem 960. Un cik tad liela tur tā starpība būs? Protams, pareiķinot vēl visas sērtības. Labi, tas bija retorisks jautājums. Un nobeigumā te laikam ir jāpasaka to, ja kāds grib šausmīgi pāanalizēt visus tos ciparus, šeit viņi ir, noteikti jāuzliek video uz pauzes un mierīgi jāpāanalizē. Šeit mēs redzam summu, jā, par katru gadu, cik ir iztērēts. Summa, jā, atkal par katru gadu. Šī gadījumā ir vidējā gaisa temperatūra. Šitas ir vidējais skops, jeb skops, kā mēs noskaidrojam jau. Un šīs ir izmaksas gada griezumā, cik tad es esmu samaksājis par elektroenerģiju, izmantojot siltumsūkni, tātad apkurei un boileru uzsildīšanai. Kaut kā tā. Tas arī man bija principā viss, ko es gribēju jums pastāstīt. Ja kādam šis video noderēs, baigi foršs tas būs. Visiem galvenokārt veselību, pa vidu veiksmi, esam stipri, turamies līdz nākamajai reizei. Atā!